Viens no auduma gabaliem nav nopirkts kā jauns speciāli šim kreklam. Tie ir visi vai nu jau lietoti krekli, vai nu plānot ārā, izmest audumi. Un, manuprāt, tā ir tāda laba lieta, kā jūs parādat, ka nevajag lietas mest ārā, mēs varam visu pārvērst par kaut ko tiešām vērtīgu. Mūsu galvenais nosacījumi divi bija. Viens ir tāds, lai tev viena no dimensijām ir vismaz 10 metri. Šajā gadījumā mums ir ļoti tuvu 11 metriem platumā un garumā 16 metri. Šī ir īsta krēkla kopija, replika, kas ir palielināta 18,3 reizes. Un, pa lielam šīs abas lietas galvenie uzstādījumi, ko mums vajag, lai sasniegtu Gineses pasaules rekordu, ir izdarīti. Un tagad nākamais soļi būs apkopot visu mūsu video un foto pierādījumus, savākt liecības, gan jau izdarīt vēl pāris formalitātes, un tad mēs šo visu pieteikumu sūtīsim uz Gineses pasaules federāciju un 3 mēnešu laikā saņemsim atbildi, vai esam sasnieguši šo te rekordu.